Но лучше поставить дополнительный. Вы же мне умеете рассчитать объем расширителя? Все умеют рассчитать? Все умеют рассчитать объем расширителя. И значит, māk, viņi pat noregulēt, viņi māk. No, ko vēl? Iekšā ir automātika, telpas temperatūras devējs jau ir iebūvēts, var ielikt arī atsevišķu telpas devēju attālinātāju, nu, kas jau ir nolēts uz skapīšu vai kur tu gribi, ja. Boileri, viņš, protams, viņam iekšā automātikas nav, bet var pieslēgt caur citu automātiku, ka viņš viņu atstildīs, nu, tas ir loģiski, jebkura to var izdarīt, ja. Bet viņam iekšā viņa nav iebūvēta, nav integrēta šajā sistēmā. Un viss tāpatās ieskarsta ūdens prioritāti, viņš no sākuma... Tas jau ir ārēja automātika, jā, nu tas nav ar viņu saistīts, vienkārši tā kā opcija, kur to var arī čugunniekam pielikt, tā nav, nu tas ir tā ir klasika, jā. Kas viņam vēl ir pults, kur ir bezjēdzība, bet, nu, dažreiz cilvēki paspēlējās, jā. Nu, ko vēl par viņu tādu labo risinājumu? Trīsgaitnieks nekas tāds nav. Nē, trīsgaits vārds viņam nav. Nē, viņam nevajag mazo loku. Viņš pats sevi aizsargā. Tas viņam ir. Маленькую петлю для него не надо. Он сам себя защищает, да. Скажем, можно подключить ему и подогрев бойлера, но тогда надо, конечно, само собой дополнительно блок автоматики поставить. Еще надо блок автоматики поставить, чтобы работал по приоритету горячей воды, но все как мы говорили. Atgaisotājs viņam ir uz augšējās trubas te iekšā jau iebūvēts. А воздушник здесь стоит? Jā, drošības grupa ir. Ko viņš dara? Viņš mēra augšējo un zemo spiedienu. Ja ir zem viena bāra, viņš izslēdz, izmet kļūdu par zemspiedienu. Ja ir virs 2,5 bāriem, viņš izmet kļūdu par virsspiedienu. Bet kļūda ir viena un tā pati. To vienkārši jāpaskatās uz manometram, jābūt atsevišķi, kurā tu redzi, kas tad arī notiek. Vai tev ir pa maz spiediens, vai tev ir pa daudz spiediens. Bet neko, viņš tikai izmet, bet neko viņš degam nenodzēs. Nē, viņš nodzēsīs visu. Viņš izlubīs, jā, viņš izslēgsies ārā. Значит, у него есть защита. Если давление в системе будет меньше 1 бара, да, он будет выключаться. Если будет в системе давления больше 2,5 баров, он тоже будет выключаться. Есть защита, значит. Потому надо ему обязательно, когда выставляете этот котел, ставить, тогда надо манометр, чтобы вы уже мануально видели, сколько уже давления. Отдельно, видите, манометр здесь я не вижу, значит, отдельно на трубах надо поставить манометр. Но предохранительный клапан есть, это все есть. Jā, nu, kaut kā tā. Tas būs pa centrāla apkuras. Un te jums stāv vienkārši камins гранул. Tas ir šie te, kas pūtēji. Вот видите, здесь мы просто он выставлен, а там вы можете увидеть в работе. Мы подойдем туда тоже посмотрим. Jā, šitie ir karstā gaisa pūtēji granulu. Viņiem ir super mazs patēriņš, bet ļoti laba pūšanas jauna. Nu, principā viņi ir paredzēti kaut kādi 40-50 kvadrāti telpām, kuras ir labi savienotas. Viņš jānoliek pareizā vietā. Ja to mājā liek, tas nedrīkst būt kaut kāds stūris, tas ir vienā istabā un aizslēgt ciet, jā. Bet viņš sapūš ļoti labi siltumu. Это, можно сказать, воздуходув горячего воздуха, да? Конечно, его надо правильно установить, не в каком-то в одном углу комнаты поставить, чтобы равномерно тепло распределялось. Nu šo produktu liekam mēs parasti dāčām, kur ziemu cilvēki brauc, viņiem ir attālinātā vadība, pieslēgt viņš savu telefonu, viņi 2 stundas pirms tam palaiž, un viņš jau atbrauc jau uz siltu dāču, iekurina savu pirti, un ar ģimeni mierīgi iet pirtī. Tas ir viņa tā galvenā būtība. Вот, его можно поставить в дачу, на дачу поставить, и у него есть удаленное управление, да, что он может с ним сконтактироваться и может на расстоянии его включить, он приезжает на дачу и уже там тепло. Šitam nāc komplektā tas attālinātā vadība. Jā, viņam jau ir komplektā jau viņa. С ним в комплекте идет уже, удаленное управление. Pieslēdz Wi-Fi-am un jūs varat droši pēc tam caur telefonu jums mājā tajā, kur viņš atrodas. Rekord. Вот это удаленное управление к нему подключается,
И все, вы уже через телефон можете в любом месте света и он включается. Tas viņam ir komfortā, jā. Un kā ir tās, kā mums ar tām granulām, kur te tas ir? Šeit tāds pats mājiņš. Jā. Maziņš bunkuriņš. Bet viņam patēriņš, cik mums ilgi iet, Grišu? Kā kuru dienu? Kā kur dienas skatoties no tāds, ka mums ārā augstīgs, no tā fakta, ka mums beigās siltumnīca ofisā, un mums beig daudz logu, mums beig daudz siltumzūdumu, bet no faktam beigās mīnusos mums bija viens maiz dienā aizgāja. Un tas skaits no 8 rītā līdz 6 vakarā. Jā, viņš spēja tērēt. Un tā tad deg deglis un ir ventilators, jā? Jā. Un ventilators pūš ārā no viņa Silto gaisu, jā. silto гайс. Здесь никаких труб нету, просто горят гранулы, сгорает, есть вентилятор, и он оттуда выдает теплый воздух. Tā. Un tu vari regulēt temperatūru šeit, un arī viņam ir pults, nu, kad no tālu un tur var paregulēt, ja jaudru kā strādā ventilators, un ar jaudru kādu viņš deg. Nu, tu vari to Pagad, un atsevišķi. par temperatūru, par ko iet runa? Par temperatūru, Telpas telpas temperatūru, jā, tu vari noregulēt. Viņam arī, ka viņš sasniedz, viņš pats atslēdzās. Un... Значит, здесь мы можем, учитывая место ставим. Jā. На нем выставляем температуру помещения. Если температура помещения достигла, он отключит горелку. Температура помещения упала, он опять горелку включит. Без труб. Это чисто на воздух. Вот такой стоит у ребят, только другой фасон. Вот стоит, работает там. Вот так они зимой греют свое помещение здесь. Nu, re, Ar ko tas atšķirās ar jaudu? Ar jaudu. Tas ir tieši tas pats, tikai daudz mazāks. Viņš ir mazjaudīgāks un vienkāršāk uzbūvēts. Viņam jaudiņi vienkārši ir daudz mazāk. Мощность. Они отличаются между собой только по мощности. Jā, šitas ir 6,4 un šitas bija 7, jā. Šitas pie maksimālās ir 6, šitas ir 7 kilovati. Nu, bet redzi, jautājums te ir tāds, ka faktiski viņu tu uzstādi vienā telpā. Jā. Ja tev ir vairākas istabas, tad tu nevari. Если у тебя несколько помещений, ты не можешь только одно помещение можешь. Tāpēc es saku, tas tāds vasarnīca, kad ir vasarnīca tā mazā tie trailerīši, ja, kur ir tādi mazās būdiņas, piemēram, 40 kvadrāti, ja, viņā ieliek iekšā un ir super. Tas nav dzīvošanai. Tas nav produkts radīts tā, lai, ka tu dzīvos tur un tev viss būs super. Jo tomēr viņš baigi dzenā putekļus, to gaisu. Владит немножко пиль все-таки. Jā, viņš nav domāts tā, ka tu Он через помещение берет воздух, viņš no telpas. Nē, viņam ir ārējais rekurs, ārējā truba. Rekurs šitam te pieslēdzās uz āru gofra, kura iziet ārā, un viņš ņem no āras gaisu, lai nezog iekšējo gaisu. Redziet, kas ir. Rekur viņam pieslēdzās. Вы видите, здесь подключается, в этой подключается, он подключает наружный воздух. Понимаете, если он бы воздух вентилятором брал бы с одного помещения, нагревал и давал помещение, да, то у нас был бы такой момент, что потом мы двери не смогли бы открыть в комнате. И мы кислород весь сожгли бы в комнате, не было что дышать. Значит, он подключается через стенку к наружному воздуху. Берет холодный наружный воздух, через него нагревает, свежий, теплый воздух попадает в помещение. Ясный перец? Супер! Не надо фильтроваться, если он грязный получится. Какой грязный? С улицы. Ну не. Конечно, надо дополнительные фильтра ставить. Да, 3 фильтра надо там, HEPA-фильтр еще поставить. да. Не надо, нет такого. Потому что на улице будет воздух намного чище, чем из комнаты, поверь мне. Это стопудово, я знаю. Он всю пилюку поднимет и через себя пропустит. И ты сначала будешь чувствовать такую гарь такую. И потом ты уже чистый воздух пойдет, когда это все сгорит. А если с улицы брать, да, тогда там воздух будет намного лучше, чем дома. В любом доме. Можно ставить? Если не стоит рекуператор какой-то. Markā vecpuisim точно būs labi. Gaistvāra. О, kaut kā tā. Так, Так, про дизельные это он расскажет. Они курят, сейчас идем про газельные.
Так, погоди, ну, кто хочет еще взглянуть, как вот здесь это все, как работает?